Pirms 2 dienām, kad ebreji visā pasaulē pieminēja 6 miljonu slepkavību, nozīmīgs ziņu pētījums apstiprināja, ka 2025. gads bija nāvējošākais gads antisemītiska vardarbībā vairāk nekā 30 gadu laikā. Tāpēc šodien es vēlos uzdot vienkāršu, bet nopietnu jautājumu. Kas patiesībā mūs aizsargā? Un varbūt vēl svarīgāk, kas to nedara. Es esmu Milāns Zels Diemants, un šis ir pamatlikums. Pirms mēs sākam, kamēr mēs ierakstam, augstākajā tiesā šobrīd notiek viens no lielākajiem juridiskiem, politiskiem un tiesu notikumiem Izraēlas vēsturē. Lieta ir par to, vai tiesa var vai vajadzētu piespiest ministra Ben-Gvira atcelšanu bez jebkāda krimināla pamata. Un šī lieta skar pašas pārvaldības pamatus un var izraisīt milzīgu konfrontāciju starp koalīciju un tiesu. Bet tā kā tas notiek tieši tagad, kamēr mēs ierakstam, es par to runāšu mūsu nākamajā epizodē. Un šodien koncentrēšos nevis uz Izraēlas haosu, bet uz kaut ko tādu, ko, manuprāt, Izraēla sniedz ebrejiem visā pasaulē. Un tāpēc atgriezīsimies pie antisemītismu situācijas. Skaitļi. Telavīvas universitāte šonedēļ publicēja savu ikgadējo ziņojumu par antisemītismu. Pagājušajā gadā antisemītiskos uzbrukumos tika nogalināti 20 ebreji, 15 no tiem Hanukas svinībās Bondi pludmalē Sidnejā, 2 Mančestras sinagogā Jomkipura laikā. Kopumā incidentu skaits saglabājās augsts arī pēc pamiera Gazā, ko pētnieki raksturo kā normalizētu realitāti. Tajā pašā ziņojumā tika norādīts, ka fizisku uzbrukumu skaits pieauga pat tajās valstīs, kur kopējais incidentu skaits samazinājās. Un visā pasaulē antisemītisko incidentu skaits joprojām ir 10% augstāks nekā pirms kara. Un kā mēs šeit bieži esam minējušas, Amerikas Savienotajās valstīs FIB 2024 gada dati uzrādīja vislielāko pret ebrejiem vērsto naida noziegumu skaitu, kopš aģentūra sāka tos uzskaitīt 1991. gadā. Ebreji veido tikai 2% no Amerikas iedzīvotāju skaita, bet viņi bija 70% no visiem uz reliģiju balstītiem naida noziegumiem upuri. Tagad, ne tik sen, daudz vairāk ebreji jutās droši daudz vairākās vietās. Saskaņā ar AJC 2025. gada aptauju vairāk nekā 9 no 10 Amerikas ebrejiem tagad jūtas mazāk droši kā ebreji ASV, un tas ir pieaudzis no 77% tikai gadu iepriekš. 55% norādīja, ka pēdējā gada laikā viņi mainījuši savu uzvedību baidoties no antisemītisma. 41% ir pārtraukuši atklāti demonstrēt savus ebreju identitātes pazīmes publiskā telpā, un 30% tagad pilnībā izvairās no noteiktām vietām vai pasākumiem. Pēdējo dažu gadu laikā ir notikušas dramatiskas pārmaiņas, un tagad esam nonākuši līdz neticamam punktam, ka daudzi no jums iespējams var atcerēties vismaz vienu šausminošu pret ebrejiem vērstu vardarbības gadījumu, kas izpelnījās starptautisku uzmanību. Varbūt tas bija 2025. gada maijā notikušais 2 jaunu Izraēlas vēstniecības darbinieku, Jārona Leščīnska un Sāras Milgrimas slepkavība, tikai dažas dienas pirms viņi grasījās sadarināties. Vai arī pagājušā mēneša uzbrukums, ko iedvesmoja Hezbollah, kad kāds vīrietis ar benzīnu un salūtu piekraut kravas automašīnu ietriecās sinagogā Temple Izrael, Mičiganā. Citi neseni uzbrukumi ietver 3 Kanādas sinagogas, kurās tika šauts, sinagogu Ļežā, Beļģijā, kas tika uzspridzināta, un sinagogu Rotterdamā, kas tika aizdedzināta. 2026. gada janvārī sinagoga Džeksonā, Misisipī štatā, tika aizdedzināta un tika iznīcināti Toras ruļļi. Tikmēr holokausta noliekšana strauji izplatās sociālajos mēdījos, un starptautiskā tiesa, kas tika izveidota pēc Otrā pasaules kara drupām, izskata Dienvidāfrikas iesniegto genocīdu lietu pret Izraēlu, kurai pievienojušās vairāk nekā 12 valstis. Un piemēri turpinās un turpinās bez gala. Straujais antisemītisma pieaugums patiesībā vairākās dažādās antisemītisma formās vienlaikus un no dažādām pusēm ir saistīts ar daudziem cēloņiem. Un neviens no tiem nedrīkst mazināt to cilvēku morālo atbildību, kuri veicina antisemītiskus uzskatus un rīcību. Bet man šķiet interesantāk, cik lielā mērā tie, kurus tas skar, var kaut ko darīt, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Un šeit, manuprāt, mums būtu jāfokusējas uz jautājumu, vai mēs pareizi novērtējam draudus, kas vērsts pret mums. Un vai ievērojamie pūliņi, ko ieguldām cīņā pret antisemītismu. Jau šodien es galvenokārt koncentrēšos uz holokausta izglītību. Vai tās sniedz vai vispār var sniegt rezultātus, kādus mēs vēlētos. Šodien 29 Amerikas štatos skolās ir obligāta holokausta izglītība.
Valstis no Austrijas līdz Austrālijai ir pieņēmušas likumus, kas nosaka obligātu holokausta izglītību, un dažās holokausta noliekšana ir pilnībā aizliegta. ASV Holokausta piemiņas muzejs darbojas ar vairāk nekā $150 miljoniem gadā, kas tiek iegūti no valsts un privātā finansējuma. Kopumā mēs runājam par $100 miljonu, un nacionālajie balsts un vietējie centieni visā pasaulē, lai veicinātu izpratni par šo jautājumu. Ar pārliecību, ka šāda izglītība palielina iecietību un sniedz rīkus, lai jau pašā sākumā apturētu sabiedrības naidu un valsts fašismu. Bet kāda ir patiesā situācija? Klems konferences katru gadu veic aptaujas par zināšanām un attieksmi pret ebrejiem dažādās valstīs, un gandrīz pēc visiem rādītājiem, ko varētu iedomāties, pamatzināšanām par holokaustu, antisemītisko stereotipu atpazīšanu, izpratni par notikušo, skaitļi virzās nepareizā virzienā. Gandrīz puse amerikāņu nevar nosaukt nevienu nacistu nometni vai geto. 1 no 10 jauniem amerikāņiem uzskata, ka ebreji izraisīja holokaustu. Un tikmēr naida noziegumu skaits sasniedz rekorda augstu līmeni. Tāpēc es tiešām domāju, ka ir vērts uzdot jautājumu, vai pašreizējās holokausta izglītības pieejas aizstāvji ir pareizi identificējuši draudus un to risinājumus. Tagad pastāv nopietns uzskatu virziens, kas vismaz daļu vainas par mūsu nepietiekamo reakciju uz mūsdienu antisemītismu uzliek tam, kā tika veidot holokausta izglītība. Daļēji tas mani pārliecina, un es vēlos ar to dalīties, taču es to daru ar pilnu apbrīnu pret cilvēkiem un organizācijām, kas neatkarīgi no tā ir veltījuši sevi šai atzinības vērtajai misijai. Holokausta izglītība rietumos tika izstrādāta galvenokārt, lai visiem mācītu universālu mācību par iecietību un aizspriedumiem. Pieņēmums bija, ka naids pret ebrejiem ir izskausts. Un kritiķi norāda, ka šai paradigmai bija 3 problēmas. Pirmkārt, šī pieeja tika izveidota pasaulē, kurā vēl bija dzīves atmiņas par Otro pasaules karu un holokaustu. 2025. gada Rand aptauja atklāja, ka visbiežāk izmantotie mācību materiāli gandrīz pilnībā koncentrējas uz šausmām un gandrīz neko nesaka par antisemītismu, kas ļāva tām notikt. Vēsturnieks Daniels Grīns saka, ka pieņēmumi, uz kuriem balstās mūsu mācību programmas, vienkārši citēju, nav spējīgi atbilst mūsdienu apstākļiem. Otrkārt, mēģinājumi padarīt holokaustu saprotamāku un pieejamāku, vispārinot tā stāstu kā neiecietības un politisko satricinājumu piemēru, ir izdzēsuši to, kas padara antisemītismu unikālu, jo tas nav vienkārši vispārējs naids. Tam ir īpaša loģika, gadsimtiem sena tradīcija attēlot ebrejus kā slēptos sabiedrības problēmu avotu. Dāra Horna savā grāmatā Cilvēki mīl mirušus ebrejus un 2023. gada esejā žurnālā Atlantika vai holokausta izglītība padara antisemītismu sliktāku, to pasaka tieši. Pamat pieņēmums, kas pastāvējis gandrīz pusgadsimtu, ir, ka mācīšanās par holokaustu pasargā cilvēkus no antisemītisma. Bet kā viņa saka, tā nav. Citiem vārdiem sakot, mirušo ebreju izmantošana kā simbolu nevienmēr palīdz dzīvajiem ebrejiem. Un treškārt, koncentrējoties uz vecākajām naida pret ebrejiem izpausmēm, daži saka, ka mēs palikām nesagatavoti jaunākajām. Zinātniece Naja Lekta savā darbā Precionisma konstrukcija, naids, ko palaidām garām, parāda, kā antisemītisms mutē no vienas formas uz citu, no antijudaisma, rasu antisemītisma līdz mūsdienu precionismam. Taču pārsteidzoši ir tas, ka precionisms nav nekas jauns. Tas ir bijis neatņemama ebreju dzīves sastāvdaļa kopš valsts dibināšanas. ANO rezolūcija, kas no 1975. līdz 1991. gadam pielīdzināja cionismu rasismam, ir tikai viens piemērs. Un tomēr ebreju kopiena ilgu laiku centās stingri nošķirt precionismu no antisemītisma, kas vismaz mūsdienās kļūst arvien mazāk pārliecinoši. Līdztekus šim procesam, kad nacistu simbolika kļuva toksiska sabiedrībā, notika vēl kas cits. Akadēmiskajā vidē genocīda, apspiedēja un upura, varmāks un nevainīgā valoda tika atbrīvota no tās ebreju satura. Tā tika vispārnāta un pēc tam vērsta pret Izrēlu. Marlēne Galnere tieši to izsako Vācijā, valstī, kas izveidoja izcilu holokausta piemiņas kultūru, ar lielu svinīgumu sērojot par mirušajiem ebrejiem, un pēc tam izmantojot to pašu leksiku, lai nosodītu dzīvo ebreju valsti. Ceļš no Berlīnas holokausta memoriāla līdz starptautiskās tiesas genocīda lietai patiešām ir tik īss. Kā tad izskatītos cita pieeja? Man ir 2 ļoti nepilnīgas domas, kuras vēlētos ar jums dalīties, un es priecātos dzirdēt arī jūsu viedokli.
Tie, kas seko šai pārraidē, nebūs pārsteigti, ka es uzskatu, ka viena no atslēgām ir mainīt to, kā mēs, ebreju tauta, saprotam un mācām šo vēsturi savās kopienās. Saskaņā ar Pew Research datiem, holokausta piemiņa ir vissvarīgākais ebreju identitātes rādītājs Amerikas ebrejiem. 76% to uzskata par būtisku, vairāk nekā reliģisko praksi, vairāk nekā ētiskas dzīves vadīšanu, vairāk nekā rūpes par Izraēlu. Un Lielbritānijas ebreji domā tāpat. Holokausts ir visspēcīgākā kopīgā pieredze, kas mūs vieno visā pasaulē. Praksē šī identificēšanās lielā daļā diasporas izpaužas kā koncentrēšanās uz noziegumiem, uz vainīgajiem, uz slepkavību mehānismu. Daudz mazāk uzmanības tiek pievērsts iznīcinātajai civilizācijai, dzīvīgumam, ģimenes dzīvei, intelektuālajai dzīvei, humoram. Rezultātā daudzi ebreji mūsdienās zina vairāk par nacistiem nekā par jidišu teātru un dzēju, un vairāk par Auschwitz nekā par savas dzimtas vecvecāku pasauli. Un tas nozīmē, ka tas, kas satur diasporas ebreju dzīvi kopā, lielākoties tiek definēts caur katastrofu, nevis lepnumu. Tāpēc es teiktu, ka ir pienācis laiks paplašināt skatījumu gan uz plašāko un traģisko vēsturi, ko esam piedzīvojuši gadu tūkstošu gaitā visā pasaulē, bet arī uz personībām un stāstiem, kas apliecina mūsu izcilo izdzīvošanu, radošumu un spītību. Un padomājiet tikai, pirms holokausta Eiropā dzīvoja 9,5 miljoni ebreju. Tā bija civilizācija ar zinātniekiem un dzejniekiem, mūzikiem, kvečeriem, jidišu teātriem un gadsimtiem krāta dzīves pieredzi. Mācīt tikai to, kas viņiem tika nodarīts, nevis to, kas viņi bija, nozīmē izkropļot viņu mantojumu un atņemt mums pašiem iespēju to turpināt, lai kur mēs arī dzīvotu pasaulē. Dziļāka un daudzpusīgāka ebreju identitāte ļaus mums labāk identificēt un risināt draudus tai, vai tas būtu ar likuma, izglītības vai citiem līdzekļiem. Tagad turklāt no mūsu vēstures tumšākajām lapusēm izceļas viena svarīga atziņa. Mums ir nepieciešama armija, kas mūs aizsargā, un valsts, kurā veidot plaukstošu un laimīgu dzīvi. Protams, šis nav vienīgais iemesls, kāpēc mums ir vajadzīga Izraēla, un mums uz to ir tiesības, taču tas ir viens no tiem, ko nevar ignorēt. Un visas Izraēlas pastāvēšanas pamatā ir atzimšana un izpirkšana tādā veidā, kas, manuprāt, nav raksturīgs daudz ebreju kopienu stāstiem visā pasaulē. Es to saku kā lepna amerikāniete, kuru uzauguši šādā kopienā. Un ir pārsteidzoši, ka 2025. gada JFNA aptauja atklāja, ka tikai 37% amerikāņu ebreju sevi identificē kā cionistus. Un man tas ir signāls, ka mūsdienu ebreju dzīves noteicošais stāsts kā kolektīvam joprojām ir traģēdija, nevis atzimšana. Bet, kā jau teicu, Izraēlas pastāvēšana tika veidota uz pretēju pamata. Kneseta likums, kas izveidoja Jād Vašem, noteica šo dienu par Jom HaZikaron LaShoah veLaGvura, holokaustu un varonības piemiņas dienu. Ne tikai upuri, bet arī cīnītāji, meža partizāni, cilvēki, kuri pretojās ar plikām rokām. Un tā bija apzināta izvēle. Mācība, ko var gūt no šīs traģēdijas, ir ebreju drosme. Un valsts radās no šīs drosmes un iemieso to. Katrs Izraēlas līderis, gan labējais, gan kreisais, ir nesuši šo pārliecību. 1981. gadā Menahems Begīns deva rīkojumu iznīcināt Irākas Osiraks kodolreaktoru. To nosodīja Drošības padome un Reigana administrācija. 2 dienas vēlāk Begins rīkoja preses konferenci, kurā paziņoja, ka ebreju tautas vēsturē būtu noticis vēl viens holokausts. Nekad vairs, nekad vairs mēs aizstāvēsim savu tautu ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem. Šis paziņojums kļuva par doktrīnu, lai gan tā piemērošana nebija pilnīga. Un mēs to atkal redzam darbībā. Pagājušā gada jūnijā operācijā Rising Lion, šī gada februārī operācijā Operation Epic Fury. Jo jūs redzat, ka Izrēlā varbūt šeit vairāk nekā jebkur citur vairs nekad patiesi nozīmē Am Yisrael Hai. Un tas mani noved pie tā, ko es patiesi vēlos pateikt par šo valsti. Kā lepna amerikāniete un izrēliete, gaidot Jom HaZikaron un Jom HaAtzmaut nākamnedēļ, kara iespējamās atgriešanās ēnā. Es zinu, ka daudziem ebrejiem diasporā šodien Izraēla šķiet kā viens no iemesliem, kāpēc viņi kļūst par mērķi. Antisionisms ir kļuvis par mehānismu, ar kuru palīdzību izpaužas liela daļa mūsdienu antisemītisma. Bet es vēlos izteikt pretēju viedokli.
Ja jūs jebkad esat bijusi Jadva Šemā, jūs izstaigājat cauri katastrofas arhitektūrai, un kad iznākot otrā galā, jūs priekšā paveras Jeruzalemes panorāma. Dinamiska, bet sena, pilna ar strīdiem un dzīvību. Tagad mēs raugāmies uz Jom HaZikaron, kas iekrīt dienu pirms Jom Ha'atzmaut. Un atkal mēs pieminam un sērojam par mūsu upuriem, bet šo dienu noslēdzam ar priecīgiem atzimšanas un suverenitātes svētkiem. Šeit spilgti, lepni un spītīgi dzīves ir gan iznīcinātā, gan izdzīvojušā mantojums. Tas mutuļo un atjaunojas ielās, universitātēs un ap šabata galdiem. Un, ja es domātu par to, kā pilnveidot likumus un izglītības programmas, kuras esam ieviesuši, lai cīnītos pret antisemītismu, es, manuprāt, sāktu ar šī pamata izpratni, ka mums ir jāiemācās drosme, spēja un lepnums, tie ir pretinde pret zvērībām un upura apziņa. Ka mums ir stingri jāaizsargājas pret naidu pret ebrejiem, neatkarīgi no tā, kādā morālā ietērpā tas tiek pasniegts, un ka ir neērta patiesība, ar kuru jāsaskarās – antisemītismu mūžīgais raksturs. Tagad vai šīs vēsts apgūšana nozīmē izveidot citādus panākumu kritērijus, pārdalīt resursus vai pat mainīt veidu, kā holokausts tiek pieminēts ārvalstīs? Tas paliek mūsu un izglītotāju un līderu paaudzes ziņā izstrādāt jaunu mācību programmu, kas iedvesmos nākamo paudzi un padarīs mūs par gaismu tautām, tostarp arī mūsu pašu tautai. Nekad vairs. Tā ir gan lūgšana, gan ētiska apņemšanās, gan tiekšanās. Bet atklātā prieka un drosmes pilnais Amisraēla čai ir tas, kas tam piešķir spēku. Ebreju tauta dzīvo. Tiekamies nākamnedēļ!